Šodien mūsdienās bieži vien saka, ka mums sieviete var to pašu, ko vīrietis. Daudz tā tiešām arī domā, viņām gribas būt vīriešiem, bet ir tādi fakti, kur liecina par pretējo. Ja, šie fakti, tūlītās es viņus pāris nosaukšu, viņi arī raksturos to kopējo situāciju. Viens no tādiem ir tas, ka ir tomēr kaut kādas vīriešu profesijas līdz šim palikušas, jo pasaules aviācijā ir apmēram 6% sieviešu. 6. Bet komercaviācijā nav vairāk par 2. Šie dati, jūs varat painteresēties, arī Baltikā ir 2 piloti, cik es zinu šobrīd sievietes. Ja, bet kopējais pilotu skaits ir vairāk lielāks nekā 100. Tāpat ir pasaules aviācijā. Dažās aviokompanijās, kā Turkish Airlines, piemēram, tur vispār nav sievietes. Ja, vai, es runāju par pilotiem. Tas nav saistīts ar kaut kādu diskrimināciju, bet ar to, ka sievietēm ir pilnīgi citādāka telpiskā uztvere, telpas un gabarītu uztvere, viņas citādāk to uztvere. Un mūsu prāta uzbūve, mūsu programmatūra ir pilnīgi citāda. Sievietēm un vīriešiem pilnīgi citāda. Sievietes 2 reiz retāk nokļūst auto avārijās, kurās ir sāniskā sadursme. Ja? Tas ir tad, kad ieskrien sānos vai kāds ieskrien sānos, ja? Šī leņķa sadursme. Viņas nokļūst 2 reiz retāk. Vīrietis redz aptuveni 45 grādu leņķī. Tas ir tas, ja vīrietis kaut kur skatās, viņš parasti pagriež galvu, acis. Ja? Sieviete kontrolē telpu, nepagriezam galvu. Viņi var acis pagriezt to, bet principā viņas periferālā redze ir uz 45 grādiem no vidus asas, pa labi un pa kreisi. Bet vīrietis redz daudz labāk tālumā. Ja, mēs varam atrast, kādu grib viskiju, es varu izlasīt no visām tām pudelēm tālumā. Ja. Tur alus buņģiņi, bet tūmā sieviete nesaprot, kā vīrietis var atrast tur aliņu, kurš atrodas kaut kur tālu, bet viņš neredz skapī vai ledus skapī. Ja? Viņš neredz. Ja? Tā situācija, ka Kazimirs, Izabela, kur ir sviests? Es to tikko ieliku ledus skapī. Izabela, kur ir sviests? Te viņa nav. Paskaties uzmanīgāk ledus skapī. Atnes un atrod man lūdzu sviestu, viņi nolika kaut kur citur, viņi pienāk un izvelk no leduskapa sviestu, lūdzu tev ir, ja? Tā situācija ir pazīstama, ne? Tāpēc, ka mēs redzam pilnīgi citādāk. Piemēram, pilotiem, tie, kur mācīsies aviācijas, ceru, ka jūs kāds mācīsieties, jums mācīs lidmašīnā, ka tad, kad jūs meklējat kādu objektu, ja jums kartes nav vai tur neredzat, tad jūs par 30 grādiem sadalat sektoros un skatāties. Tāpēc, ka tas ir domāts vīriešiem. Sievietēm nevajag dalīt pa 30 grādiem sektoros. Vīriešiem vajag 30 grādu sektoros, un tad jūs atradīsiet jūsu objektu. Un ļoti interesanti, ka naktī šī sakarība ļoti, ļoti strādā, un tas ir praktiski izmantojams, ja jūs to zinat. Sievietes labāk redz naktī. Daudz labāk nekā vīrieši. Bet viņas redz to, kas ir tuvu. Tajā infrasarkano spektra grupā vīrietis ir jūtīgāks, un tālos objektus mēs redzam. Arī telpas uztver sievietei ir problemātiski. Jūs zināt, ka sievietēm vienmēr ir grūtības ar iebraukšanu atpakaļgaitā. Vai gandrīz vienmēr. Viņas nesaprot, kā var vīrieši vienkārši tvaigā ātrumā iebraukt spraugā, iebraukt garāžā, tur nebremzējot, bez sievietes nesaprot. Viņu telpas uztver pilnīgi citādāk nekā vīrieti. Jā, savukārt vīrietis atkal nesaprot, kā sieviete var uzreiz pateikt, tur ir tas un tur ir tas. Un braucot naktī, vīrietis daudz ātrāk redz un daudz labāk redz tālu atrodošos priekšmetu, vai tas ir dzīvnieks vai kaut kāds cits objekts, kas atrodas uz ceļa. Sievietes dažreiz pat sajauc, pa kuru pusi brauc pretīm braucošās mašīnas. Ja mēs to nevaram saprast, kurš džeks to saprot, kā to var sajūt? Diez vai kāds no mums, vai ne? Bet viņām tas ir saprotams. Viņi saprot, ka tiešām viņas var sajaukt, jo viņa orientācija ir citādāk.